Joprojām ir sabiedrības daļa, kura uzskata, ka tā saucamajās profenēs nonāk tikai tie, kuri nekur citur nav tikuši. Taču šo uzskatu, un jāsaka pats sabiedrības stereotipu, gan izglītības ministrija, gan paši tehnikumi cenšas mainīt. Un to var manīt gan modernā aprīkojumā, gan arī audzēkņu stipendijās. Sākumā izskatās, ka Ogres tehnikumi pirmkursnieki piesādušies pie datorspēlēm. Uz ekrāna gāž un pārvieto kokus. Bet tie ir speciāli mācību simulatori, kas jāapgūst pirms tiek pieskarties īstajai tehnikai – 500 000 vērtiem harvesteram un forwarderam. Tad mēģini to koku tāpatās iztaisnot, lai tev visu vienos leņķi būtu. Tiklīdz tu sāc, teiksim, nojaukt to leņķi, pašam pēc tam ir grūtāk sakārtot. Redzi, kas tad veidojās? Agrāk, kad simulātori nebija, studentus laida uz vecajiem traktoriem, kas bieži lūza un bija jālabo. Meži ir galvenais Ogres tehnikuma darbības virziens, taču nebūtu nevienīgais. Šeit sagatavo arī mehāniķus, elektronikas un datorikas speciālistus, dizainerus, ēdinātājus, pat video operatorus. Pavisam šeit mācās 900 audzēkņu, galvenokārt zēni. To, ka profesionālā izglītība kļuvusi par valsts prioritāti, var redzēt jau piebraucot pie svaigi atjaunotās ēkas. Tehnikumā ieguldīti 12 miljoni eiro. Tie manāmi ik uz soļa, no simulatoriem un pilnīgi svaigām laboratorijām līdz robotizētām frēzēm. Bet tas, ko uzreiz nevar ieraudzīt, ir audzēkņu stipendijas. Pirms gada tās vairāk nekā dubultoja. No maksimālajiem 70 eiro par labām sekmēm un aktīvu darbu, tagad tās paceltas līdz 150 eiro. Labākie var pretendēt arī uz Latvijas valsts mežu stipendiju, vēl 100 eiro. Tā kā summa 16-gadniekam mēnesī sanāk pieklājīga. To saņem pirmkursnieks Gins Kārlis, kurš vecāku mājas Ventspilī nomainīja pret kopmītnēm Ogrē. Izvēle bija diezgan grūta lielā attāluma dēļ, bet es vēlējos nodarboties ar šo un vēlējos savu dzīves un profesiju saistīt ar mežu. Ja es nedaudz šaubījos sākumā, tad atnākot uz šo skolu un jau pirmajā nedēļa laikā es sapratu, ka ir pareizā izvēle un bija tā vērts. Vai nebija kaut kāds arī kritisks viedoklis? Varbūt no taviem klases biedriem, kur teica, kā tu ies uz profesiju? Šis viedoklis kādreiz varbūt bija vairāk aktuāls, bet mūsdienās profesionālās izglītības iestādes ir ļoti attīstījušās un spēj dot tiešām kvalitatīvu izglītību. Izglītības ministrijas plāns ir sekot Vācijas piemēram, un ar stipendijām un moderno tehniku līdz 2020. gadam arodskolām pievilināt vismaz pusi Latvijas skolēnu. Tagad tās izvēlas nepilni 40%. Lai to panāktu, naudu dāsni dod arī Eiropa. Vilties vienīgi sanāk tiem, kuri domā, ka tehnikumā būs vieglāk. Patiesībā sanāk tieši otrādi, jo bez izvēlētās specialitātes jāmācās arī parastie priekšmeti. Un nesot viegli jauniešus pārliecināt, ka bez motorzāģa viņam dzīvē arī jāzina, kā rēķināt un likt komandus. Lielākā problēma ir no skolām atbirušie. Vidēji Latvijā mācības profesionālajās skolās katru gadu pamet 16% audzēkņu. Ogrē pagājušajā gadā tie bija nepilni 9%. Mēs ļoti cenšamies par to domāt, lai ieinteresētu audzēkņus palikt tehnikumā, iesaistot viņus ļoti daudzveidīgos pasākumos. No tiem, kas aiziet apmēram, kāda ir tā viņu motivācija? Kaut kāda slodze varbūt tomēr ir par lielu. Mācības slodze nav tas būtiskākais. Tas būtiskākais ir kādi ģimenes apstākļi vai, teiksim, pat došanās prom no Latvijas. Tādas situācijas mums ir audzēkņi, kur aiziet strādāt. Bet ir arī tādas situācijas, ka audzēkņi aiziet strādāt, bet pēc tam saprotot izglītības nozīmi atgriežas atpakaļ. Iemesls ir arī nauda. Ja ģimene audzēkņi nevar atbalstīt ar stipendiju, joprojām ir par maz, lai nebūtu jāēd makaroni vien. Tie, kur iztur, tomēr ir gatavāki dzīvei nekā vidusskolu beidzēji, pārliecināt skolotāji. Pēc vidusskolas, es domāju, tā darba tirgu ir ļoti lielas problēmas. Var aiziet uz policiju vai pa šoferīti, un ar to arī beidzās. Jums ir pilns kabats, ja tā var teikt, ar tiesībām, pilna mapīte ar diplomiem, kurus jūs varat izmantot, un jūs jau pazīstat darba devējus, tāpēc, ka pie viņiem esat bijuši praksēs. Viens no šādiem darba devējiem ir Latvijas valsts meži. Viņu darbinieki arī vēl dabū pamācīties atjaunotajā tehnikumā, ceļ kvalifikāciju un atsvaidzina zināšanas. Pats bijušais tehnikuma audzēknis, tagad mežkopības izpildu direktors, ir pārliecināts, ka pārmaiņas notiek pareizajā virzienā. Mēs esam tikai ceļa sākumā, un tās indikācijas, kādas bija līdz šim, kad uz profesionālām skolām negrib neviens nākt, šie ir tie pirmie soļi, lai mēs šo te
profesionālās izglītības statusu mainītu, tādā veidā iegūstot šīs prasmes un spēju konkurēt jau darba tirgu daudz ātrāk, nekā tas būtu, ja viņiem nākās apgūt profesiju jau pēc vidusskolas. Kristīna Žilde Kreivica, Juris Bindārs, TV3 ziņas sadarbībā ar pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika.